an elementary teacher because I have all my props. Jūs varat pateikt, ka es esmu pirmskolas skolotāja, jo man ir līdzi visādas lietas. What you saw when I walked to the podium was this. Jūs redzējāt, pirms es uznācu te augšā, ka es tur sēžu, pieceļos. Now, what you need to know was on the inside was this. Bet iekšēji es jutos tā. It's my turn, it's my turn, it's my turn. Tagad mana kārta, mana kārta. I have been sitting over there Es tur sēdēju, like a horse, tā kā pawing at the ground, zirgs, ja, kas gatavojas pulling at the bit. savai izjādēji, nedaudz sev piebremzējot. And I know the people behind me would not have appreciated that. Un es zinu, ka cilvēki man aiz muguras nevarētu tā baudīt konferenci, ja es tā darītu tiešām. I am so excited to be here. I cannot help but smile to see me here in Latvia, beautiful Latvia. Un es esmu tik aizgrābta ar to, ka es esmu šeit. Es varu vienkārši smaidīt šeit skaistajā Latvijā būt. I am halfway around the world on a stage. Es esmu šeit uz skatuves, pus pasauli esmu nobraukus, lai tiktu šeit. At the beginning of the school year, I had made a decision. Un skolas gada sākumā es biju pieņēmusi lēmumu. I told my principal, I want to keep a low profile this year. Es teicu savai skolas direktorei, ka šogad es gribu tā mierīgi un klusi dzīvot. Doesn't look like a low profile right now. Šobrīd neizskatās, ka es tā klusi un mierīgi dzīvotu. A verse in Proverbs came to mind when I realized I would be in Latvia, and it's Proverbs 16:9. Man nāca prātā kāda rakstuvieta no Salmana pamācībām, 16. nodaļa, 9. pāns. A man's heart plans his ways, but the Lord orders his steps. Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi tas kungs pašķir viņa gājumu. I had made my plans. Es biju izveidojis savus plānus. I sat through half a school year in meetings, very quiet. Es skolas sapulcēs sēdēju ļoti klusi. If I forgot and accidentally raised my hand to add something, I would remind myself, low profile, low profile. Un ja es aizmirsu, ka man bija tāda plāna un netīšām pacēla roku un gribēju kaut ko komentēt, tad man bija sev atkal jāatgādina klusi un mierīgi, klusi un mierīgi. I had climbed up in the I'm in charge chair of my life. Es biju ierāpusies savā, es visu kontrolēju tagad krēslā. And when I do that, God ever so lovingly and gently and kindly reminds me, Barbara, you're not in charge. Un tad, kad es to daru, tad Dievs ļoti laipni un maigi man pasaka, Barbara, tu nekontrolē šeit visu. So it's at times like this I picture the God who loves me shaking his head at me and rolling his eyes sort of like a teenager does. Un tādās reizēs, kad es tā iedomājos, tad man liekas, ka Dievs krata galvu un skatās tā kā pusaudzis, ja? So here I am, a keynote speaker. I used to think keynote speakers were really important people. Un te es esmu viens no pasniedzējiem šai konferencē, un es agrāk domāju, ka galvenie pasniedzēji parasti ir ļoti svarīgi cilvēki. I used to believe that keynote speakers were really intelligent, really wise, really somebody. Un es vienmēr uzskatīju, kad galvenie runātāji ir tādi inteliģenti, ļoti gudri, kaut ko sasnieguši dzīvē. Well, I don't think that anymore. Es vairs tā nedomāju. Because here I am, all the way from Texas. And so in Texas we say, howdy. Un te es esmu no Teksas tik tālu ceļu mērojusi, un Teksasā mēs sakam howdy. And so I want y'all to tell me, howdy, y'all. Un es gribu, lai jūs man atbildat, howdy, y'all.
now I feel at home. Thank Tagad es you. jūtos kā mājās. Paldies. But you know what? I am you. I am a Bet es teacher. esmu tā kā jūs. Es esmu skolotāja. I am a teacher who wants to make a difference for the God who created her for such a time as this. Un es esmu skolotāja, kas grib izmainīt lietas priekš Dieva, jo Dievs mani ir radījis šim brīdim. And so I have waited patiently to get up here and grab the microphone. Un tā es esmu ļoti pacietīgi gaidījusi, lai būtu šeit un dabūtu mikrofonu rokā. Because I have something I want to share with you. Something that has changed and is changing my classroom. Jo man ir kaut kas, kas ir izmainījis mani, ir izmainījis manu klasi, manus skolniekus. Something that has changed and is changing my students. Tas ir kaut kas, kas maina un tagad maina arī manus skolniekus. Something, most importantly, that has changed and is changing me. Un vissvarīgākais, ka tas ir izmainījis mani un joprojām maina. I am here to share with you a classroom management system that changes hearts and transforms lives. Un es esmu šeit, lai dalītos ar jums par klases menedžmenta sistēmu, kas ir izmainījis skolnieku sirdis. It actually started in the heart of our principal. Un tas patiesībā uzsākās ar mūsu direktori. When she was a young stay-at-home mother of 2 boys, Kad viņa vēl bija pavisam jauna, viņai bija 2 mazi puikas, 2 dēli. she was very frustrated. She could not get the behavior she wanted from her sons. Viņa bija mājsaimniece tajā laikā, un viņa bija ļoti neapmierināta, jo nevarēja panākt, ka viņas bērni viņu klausa un izturās kā nākas. She was very frustrated because she realized she was dealing and dwelling on the negative when what she really wanted was positive. Un viņa bija neapmierināta ar to, ka viņa visu laiku koncentrējas uz to negatīvo, un tā vietā, kad vajadzētu redzēt pozitīvo. So she decided to go about it a totally different way. Un tā viņa pieņēma lēmumu, ka viņa ies pilnīgi pretējā virzienā. She determined to start pointing out to her sons the good she saw them doing. Viņa apņēmās, ka viņa izcels savu dēlu uzvedībā tikai pozitīvās lietas. She determined to start telling them the right things they were doing. Viņa apņēmās, ka viņa uzslavēs un pateiksies viņiem par tām pareizām lietām, ko viņi ir izdarījuši. At this point, she decided it's worth a try. Let's see what happens. Un tajā momentā viņas dzīvē viņa saprata, ka man ir tas jāpamēģina. And what a transformation she saw in her boys. Un iedomājieties, kādu pārvērtību viņa redzēja savos bērnos. It did not happen overnight, Tas nenotika vienas nakts laikā, but she started noticing change by change by change. bet viņa sāka pakāpeniski redzēt izmaiņas. So when she became the principal of our school over 20 years ago, Un kad pirms vairāk kā 20 gadiem viņa kļuva par mūsu skolas direktori, she thought, why can't a teacher do this? viņa iedomājās, vai tad skolotājs arī to nevarētu darīt. So she brought her idea, her concept, to her teachers in her building. Un tā viņa šo konceptu, šo ideju stādīja priekšā skolotājiem. She shared with them her heart, her experience with her sons of pointing out the good they were doing, addressing the positive things they were doing. Un tā viņa dalījās no savas sirds un dalījās ar savu pieredzi ar saviem 2 dēliem. And she left it in the hands of the teachers. Un tā viņa deva šo ideju un atstāja to skolotāju ziņā. So the teachers sat down and decided to develop this idea. Un skolotāji apsēdās un nolēma, ka viņi izstrādās šo ideju. They changed it and tweaked it. Viņi to mainīja un pielāgoja They prayed a lot over it. un daudz lūdza par to visu. And what came into being is called the Honorable Character Classroom Management System. Un tas, kas tika radīts, tika nosaukts par godājumā rakstura klases menedžmenta sistēmu.
when it was created, remember, it was created by teachers for teachers. Un to visu radīja skolotāji priekš skolotājiem. When our principal told us in March, I believe, that there was an opportunity to come to Latvia and share about our honorable character system. I think I just about fell out of my chair like this. Pick me, pick me. Un tad, kad martā mūsu direktore pastāstīja par šo iespēju, ka ir iespēja braukt uz konferenci Latvijā, tad es gandrīz izkritu no krēsla, jo manī bija šī sajūta izvēlēties mani izvēlēties. I wanted to come. Es ļoti gribēju atbraukt. Because I want you to have what I have. Jo es gribu, lai jūs saņemat to, ko es saņēmu. I wanted to come because I want you to know what I know. Jo es gribēju atbraukt, jo es gribēju, lai jūs zinat to, ko es zinu. I know that the honorable character system, which is built on truth, Un es zinu, ka šī godāmā rakstura sistēma, kas ir celta uz patiesības, that is truth with a capital T, tā ir patiesība ar lielo burtu P, God's truth. tā ir Dieva patiesība. And because the Word of God has power, Un tāpēc, ka Dieva vārdam ir spēks, and because the Word of God is living, un tāpēc, ka Dieva vārds ir dzīvs, the honorable character system makes changes in the hearts of our students. godāmā rakstura sistēma izmaina mūsu skolnieku sirdis. And the honorable character system changes the hearts of the teachers. Un tāpat šī godāmā rakstura sistēma izmaina skolotāju sirdis. What it does for me is it refocuses my perspective. Ko tas dara priekš manis? Tas ir pārliek manu skatījumu, manu perspektīvu pareizā fokusā. It changes my perspective from watching the behavior that I do not want. Tas izmaina manu skatījumu uz to, kad es nevis skatos uz to uzvedību, kas man nepatīk, ko es nevēlētos. From thinking, why can I not get this child to change? Es izmainu un sāku domāt par to, kāpēc es nevaru panākt, ka šis bērns izmainās. It refocuses my perspective to see the good that God is working in my students. Un tas liek domāt man par to, ka mani skolnieki ir labi un ka viņš strādā pie viņiem. And it reminds me that I have the privilege, I have the blessing, I have the calling to develop this goodness that God is working. Un tas man atgādina par to svētību, privilēģiju un aicinājumu, kā skolotājai strādāt pie saviem bērniem un ļaut Dievam strādāt viņu dzīvēs. I have been a classroom teacher for 18 years. Es esmu bijusi skolotāja jau 18 gadus. 10 of those years were without God 10 no šiem gadiem es neesmu pazinusi Dievu. and without the honorable character system. Un arī nebija šī godājumā rakstura sistēmas manā darbā. I was in public schools and very well trained in how to manage a classroom. Es strādāju valsts skolās un biju labi apmācīta, kā uzturēt kārtību klasē. I was the queen of classroom management. Es biju klases menedžmenta karaliene. I ran a tight ship. Man bija ļoti strikta disciplīna uz mana kuģa. The children could not do a lot without Miss Leeper seeing it. Un skolnieki neko daudz nevarēja iesākt, jo es visu redzēju klasē. Es visu pamanīju. I sent home little charts and big charts, Man bija mazas diagrammas un lielas diagrammas. little notes and long notes Mazas piezīmītas un garas piezīmes. about all the wrong choices their children were making that day. Par visām nepareizajām izvēlēm, ko vecāku bērni bija tajā dienā izdarījuši. When parents would come pick their children up from my classroom door, Kad vecāki nāca, lai paņemtu bērnus no manas stundas,
I remember the first question out of most of their mouths were, Es atceros, ka pirmais jautājums no viņu mutēm bija, "What did you do today?" ko tu šodien esi pastrādājis? They would ask, "Did you get a mark?" Un viņi prasīja, vai tu dabūji piezīmi? And I actually thought if a parent was yelling at their child because of the marks they had received, Un es patiesībā domāju pie sevis, ka ja vecāki kliedz uz savu bērnu par tām piezīmēm, ko viņi bija saņēmuši, I actually believed if this child had tears in his eyes and his shoulders were slumped, I had done my job. un es patiesībā domāju, ka ja bērna acīs bija asaras un viņa pleci bija nolaisti zemē, tad es esmu paveikusi savu darbu. There was something wrong, and I realized after I became a Christian, it was in here in my heart. Un tur bija kaut kas, kas nebija kārtībā. Un tad, kad es kļuvu par kristieti, es sapratu, ka mana sirds nebija kārtībā. Even though I pulled a Jonah and ran from teaching, Pat tad, kad es kļuvu kristieti, es tā kā Jona gribēju aizmukt no tā savu pienākumu un vairs negribēju mācīt. God pulled me back into the classroom, but this time in private school. Dievs vienalga man atveda atpakaļ uz klases telpu, bet šoreiz tā bija privātā skola, In Christian school. kristīgā skola. But I was still functioning in the mode of nag the negative. Bet es joprojām darbojos savā tajā profilā, kad es tik un tā teicu tās sliktās lietas un tā kā knābāju viņus. If you had walked into my classroom, you would have thought, wow, she's a good teacher. Ja jūs ienākt manā klasē, jūs domātu, viņa ir laba skolotāja. My room was orderly. Visa klase bija sakārtota. My students were very quiet. Mani skolnieki bija ļoti klusi. Every student was on task and learning. Katrs skolnieks nodarbojās ar uzdevumu un mācījās kaut ko. But the undercurrent in my room was based on fear. Bet zemūdens, tās straumes manā klasē bija balstīts uz bailēm. I was then brought to my current school Un tad mani atved uz to skolu, kur es strādāju tagad, that has honorable character. kur ir šis godāmais raksturs. I was hired 3 days before the start of the school year Man pieņēma darbā 3 dienas pirms sākās mācību gads. in a grade I had never taught. Tādā klasē, ko es nekad nebiju mācījusi, And so I was chewing on my nails. un tā es grauzu nagus. I was so concerned. Es biju ļoti noraizējusies. The students would walk into my room and quickly figure out, Skolnieki ienāks manā klasē un ātri vien sapratīs. she doesn't know what she's doing. Viņi nemaz nezina, ko viņi te dara. My team leader who was training me practically held my hand Un mūsu komandas tā kā vadītāja, kas man apmācīja šajā darbā, praktiski turēja man pie rokas. She kept telling me over and over, Viņa man atkal un atkal atgādināja. Barbara, you have nothing to worry about. Barbara, tev nav par ko uztraukties. These children have been brought up in the honorable character system. Šie bērni ir audzināti godāmā rakstura sistēmā. And of course, my reaction was, how do you know? Un, protams, mana reakcija bija, kā tu to vari zināt? And she said, because the honorable character system works. Un viņa man atbildēja, tāpēc, ka šī godāmā rakstura sistēma darbojas. And she was correct. Un viņai bija taisnība. From the moment my students walked through my classroom door, No tā brīža, kad man skolnieki ienāca pa manas klases durvīm, through the first day of school, jau pirmajā skolas dienā, through the first week of school, jau pirmajā nedēļā through the first month of school, un pirmajā mēnesī, in fact, through that whole school year, visā tajā mācību gadā, my students showed me honor. mani skolnieki man parādīja godu. My students showed me obedience. Mani skolnieki parādīja man paklausību. My students showed me kindness. Mani skolnieki parādīja man laipnību.
my students showed me forgiveness. Man skolnieki parādīja man piedošanu. And my students served me. Un man skolnieki man kalpoja. They were little freaks of nature. Viņi ļoti mīlēja dabu. They had been brought up through the honorable character system. They had heard all of the things they were doing right. Viņus apmācīja šajā godājumā rakstura sistēmā, un viņiem tika mācīts viss, kas ir pareizi, ko viņi dara. God's truth had been spoken over them. Dieva patiesība tika runāta uz viņiem. The honorable character system highlights 14 character traits. Godājumā rakstura sistēmā tiek atzīmētas 14 rakstura iezīmes. I have charts that I will give you in the next seminar. Man ir arī tāds diagrammas, ko es jums došu nākamajā seminārā. These are the 14 traits that the teachers sat down and decided to focus on. Šeit ir 14 rakstura iezīmes, kuras skolotāji, kad viņi izstrādāja šo sistēmu, nolēma uz tām fokusēties. So why focus on these traits? Kāpēc vajadzētu fokusēties uz šīm īpašībām? These are traits that are important to God. Šīs īpašības ir svarīgas Dievam. And if they are important to God, they should be important to us. Un ja tās Dievam ir svarīgas, tad arī mums tām ir jābūt svarīgām. Honorable character is changing our students. Godāmais raksturs un šī sistēma maina mūsu skolniekus. Honorable character is changing my classroom. Šis godājumais raksturs, tā sistēma maina manu klasi. Honorable character is changing me. Godājumais raksturs maina mani. Because I point out the good things my students are doing. Jo es izceļu tās labās lietas, ko mani skolnieki dara. I point out the right choices they are making. Es izceļu pareizās izvēles, ko viņi izdara. And they know that I like this because I record it on a classroom chart that is on our wall. Un viņi zina, ka man tas patīk, tādēļ, ka es to piefiksēju uz mūsu klases sienām, kur ir šie grafiki, šīs tabulas. Every student goes home on Friday with an honorable character card, and on it are the numbers of the honorable character traits that they showed all week long. Un katrs skolnieks piektdienas pēcpusdienā dodās mājās ar godājumā rakstura kartīti, kas jums droši vien ir materiālos, un tur ir atzīmētas tās rakstura iezīmes mūsu 14 sarakstā, ko viņš ir parādījis. And so, because of honorable character, I am seeing my students from a whole new set of eyes. Un šīs sistēmas dēļ es skatos uz bērniem pavisam ar citām acīm. God's eyes. Ar Dieva acīm. Through God's love. Caur Dieva mīlestību. And my students know it. Un mani skolnieki to zina. And the parents of my students know it. Un manu skolnieku vecāki to zina. And my classroom is no longer based on fear, it is based on love. Un mana klase vairs nav balstīta uz bailēm, bet uz mīlestību. You thank one child for doing something right, and the other 24 children will fall into line. Jūs pasakaties vienam bērnam par to, ko viņš ir pareizi izdarījis, un pārējie 24 jau nostāsies rindā, lai to pašu darītu. Instead of addressing the inattentive child, I address the attentive child near the inattentive child. Tā vietā, lai uzrunātu to bērnu, kas nav uzmanīgs un neklausās, es pievēršos tam bērnam, kurš parāda uzmanību un pasakos viņam par to. Tas, kurš sēž blakus tam, kurš neklausās. And it is only a few seconds after I praise the attentive child that the inattentive child gives me her attention. Un tikai dažas sekundes pēc tam, kad es esmu pateikusies tam skolniekam, kurš ir bijis uzmanīgs,
paiet dažas sekundes, un tas, kurš viņam blakus sēdēja un neparādīja man uzmanību, jau sāk pievērst man savu uzmanību. What the honorable character system does is constantly remind me Tas, ko šī godāmā rakstura sistēma dara, tā atgādina man visu laiku. the good that God is working in my students. Atgādina man to labo, ko Dievs dara pie maniem skolniekiem. The honorable character system constantly reminds me Godāmā rakstura sistēma man nepārtraukt atgādina, how God sees my students. kā Dievs redz manus skolniekus. And do you know how God sees our students? Un vai jūs zinat, kā Dievs redz mūsu skolniekus? How God sees you? Kā Dievs redz jūs? How God sees me? Kā Dievs redz mani? In Ephesians 2:10, Efeziešiem 2:10. Paul wrote, Pāvils ir pateicis, uzrakstījis. "We are God's workmanship, Jo mēs esam Dieva darbs, created in Christ Jesus, Kristu Jēzu radīti, to do good works labiem darbiem, that God created in advance for us to do." kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. It says we are God's workmanship. If we go to the Greek word for workmanship, Te ir teikts, ka mēs esam viņa darbs, un ja mēs paskatāmies ebreju valodā, ko nozīmē, kā skan šis vārds darbs, the Greek word is poiema. šis vārds ir poiema. Poiema means something that has been made. Poiema nozīmē kaut kas, kas ir uztaisīts vai radīts. It specifically refers to works of art. Tas īpaši ir attiecināms uz mākslas darbiem. It refers to works of art that have been created by a master. Uz tiem mākslas darbiem, ko ir radījis kāds meistars. And if God is not the master of masters, Un vai tad Dievs nav visu meistaru meistars? I don't know who is. Es nezinu, kurš tad būtu tas meistars. So we are God's handiwork. Mēs tā tad esam Dieva roku darbs. Our students are God's masterpieces. Un mūsu skolnieki ir Dieva meistardarbs. Kā jūs sauc? Astrīda. Astrīda. Will you hold this up in front of your face? Paturiet to sev priekšā. This is Astrid. Tā ir Astrīda. Astrid is God's masterpiece. Astrīda ir Dieva meistardarbs. Astrid is God's handiwork. Astrīda ir Dieva roku darbs. All right, thank you. Paldies. Will you hold this up? Ingrid. This is Ingrid. Šī ir Ingrīda. Ingrid is the handiwork of the great I am. Ingrīda ir visu varenā es esmu Dieva roku darbs. Ingrid is a masterpiece of the master of masters. Ingrīda ir visu meistaru meistara roku darbs. One more. This is Dita. Tā ir Dita. Dita is God's handiwork. Dita ir Dieva roku darbs. Dita is God's masterpiece. Dita ir Dieva meistardarbs. Dita is the masterpiece of the Alpha and the Omega. Dita ir alfa un omega roku darbs. Thank you. This is how we need to see our students. Un tā mums vajadzētu redzēt arī savus skolniekus. We need to picture a frame around the face of our students to remind us that they are God's masterpieces. Mums ir jāiedomājās tādu skaistu rāmīti ap mūsu skolnieku sejām, lai atgādinātu mums, ka viņi ir mūsu Dieva roku darbs. We need to always remember they are beloved of our God. Mums ir vienmēr jāatcerās, ka viņi ir mūsu Dieva mīļotie. You know, in Paris, there is a museum called the Louvre, Ziniet, Parīzē ir Louvres muzejs. and it has a painting you may have heard of, the Mona Lisa.
Un tur ir tāda glezna, ko jūs droši vien esat redzējuši, dzirdējuši, Mona Lisa. But I am here to tell you, Un es esmu šeit, lai jums pateiktu, the Louvre Museum has nothing on your classrooms. ka Luvras muzejā, ka Luvras muzejs nevar salīdzināt ar jūsu klasi. While the Louvre has the Mona Lisa, Lai arī Luvrā ir Mona Lisa, you have the masterpieces of the creator of creators. jūsu klasē ir visas radības radītāja meistardarbi. In the Sistine Chapel, Sikstas kapelā there is a world-renowned painting on the ceiling called The Creation of Adam. tur uz griestiem ir pasaules slavenā glezna Ādama radīšana. I've heard it's very beautiful, Es esmu dzirdējusi, ka tā ir ļoti skaista. but I know it has nothing on my classroom. Bet es zinu, ka to nevar salīdzināt ar manu klasi. It has nothing on your classrooms, Un arī ar jūsu klasēm to nevar salīdzināt. because in your classrooms are the living, breathing, growing, changing poema, handiwork of God. Jo jūsu klasēs ir dzīvi, elpojoši un brīnišķīgi visu varenā Dieva poēmas. The Creator has placed in your care this year His handiwork, His poema, His masterpieces. Radītājs ir jūsu rokās licis savus meistardarbus, savas poēmas. How are you interacting with the treasures of El Shaddai, God Almighty? Kā jūs apieties ar visu varenā Dieva El Shaddai meistardarbiem? We need to see our students through the eyes of God. Mums ir jāredz savi skolnieki caur Dieva acīm. Honorable character has been an invaluable tool for me. Godājamais raksturs ir bijis kā ļoti vērtīgs rīks manās rokās. This says honor. Un te ir teikts gods, Yes. vai godāt. This represents how I see my students. Un tas parāda, kā es skatos uz saviem skolniekiem. I look at them through the eyes of honor. Es skatos uz viņiem caur goda acīm. The honorable character classroom management system Šī godājumā rakstura klases menedžmenta sistēma has kept me on track on days when I've tried to go back to my old habits and my old ways. tā ir palīdzējusi man palikt šajā pareizajā virzienā, tajās dienās, kad es grasījos atgriezties pie savu vecā stila. We are on the front lines of a battle, Mēs atrodamies cīņas pirmajās līnijās. and that battle is for the next generation. Un šī cīņa ir par nākamo paudzi. The generation sitting in the chairs of our classrooms. Tā ir paudze, kas sēž mūsu klasēs. The generation listening to what is coming out of our mouths. Tā ir paudze, kas klausās, kas iznāk no mūsu mutes. The generation that is listening to what we say about them. Tā ir paudze, kas klausās, ko mēs par viņiem sakām, How we speak to them, kā mēs ar viņiem runājam. like it or not. Vai nu jums tas patīk vai nē? You have your fingerprints on the next generation in some way, shape, or form. Jūsu pirkstu nospiedumi ir uz nākamās paaudzes kaut kādā veidā. We need to seize the opportunity. Mums ir jāizmanto šī iespēja. We need to seize the calling. Mums ir jāizmanto šis aicinājums. We need to seize the blessing Un mums ir jāizmanto tā svētība, of training up these kids in the way they should go. ka mēs varam mācīt šos bērnus pa to ceļu iet, pa kuru viņiem ir jāiet. Our students need to know what goodness looks like. Jo mūsu skolniekiem ir jāzina, kā izskatās kaut kas labs. Our students need to hear what they are doing right. Mūsu skolniekiem ir jādzird,
kad viņi dara pareizas lietas. We have to get in the fight. Mums ir jāiesaistās šajā cīņā, The world is grooming our kids for something. jo pasaule, kas ir mums apkārt, tā uzmācas mūsu bērniem. We need to stand and declare, hands off, not on my watch. Un mums ir jāstāv un jāpasludina. Ne tad, kad es te pieskatīšu lietas, tas nenotiks. We are in the business of the future. Jo mēs esam nākotnes biznesā. And honorable character is an opportunity to change hearts and transform lives. Jo godāmais raksturs strādā pie tā, lai mainītu sirdis un veidotu raksturus. Of the students leaving our classrooms and walking into the future. Jo mūsu skolnieki iziet no mūsu klasēm un ieiet nākotnē. Thank you. Paldies!